Tad, kad bija šī tikšanās ar bonusu kartes pārstāvi, tad patiesībā tas bija viens no pirmajiem jautājumiem, ko es jautāju, nu, kā tad tas izskatās ar koplīgumu. Jo arī mans tas priekšstats vai stereotips tāds arī bija, kad ārprāts, birokrātija, speciāli atsevišķs līgums jānoslēdz, ko tas mums nozīmē. Visi šie jautājumi, tas bija aktuāli, bet tad, kad tika pastāstīts, ka tas nav tāds mega bubulis, ka no tā nav jābaidās un ka patiesībā ir jau šī koplīguma sagatave no bonusu kartes puses un juristu izstrādāti, tas tā kā deva lielāku tādu pārliecību. Un, jā, patiesībā tas nav nekas traks. Izgājām cauri arī šo birokrātisko pusi un noslēdzām šo koplīgumu ar darbiniekiem. Kopumā darbinieki tiešām bija ļoti motivēti, priecīgi par šo doto iespēju. Un katrs izmanto patiesībā pēc savām vajadzībām. Viens izmanto vilcienu biļetei, cits tiešām konstanti tērē tikai un vienīgi pusdienām. Tā kā tās iespējas, ko mēs dodam ar šo bonusu karti, tiek izmantotas no darbinieku puses un ļoti novērtētas. Arī jaunie darbinieki ir priecīgi par šādu doto iespēju. Ja sākotnēji man personīgi pašai liekas, tur sanāk šis limits uz gadu, ka varbūt tas nav tik liels un varbūt ievērojams, tad jebkurā gadījumā tas, ko es dzirdu no darbiniekiem un īpaši arī no jaunajiem, ka viņi arī šo doto limitu, kas ir katru mēnesi, viņi ļoti novērtē. Es noteikti ieteiktu jebkuram no uzņēmumiem, kuram interesē darbinieku motivēšana kādā savādākā veidā, nevis kā ir ierasts ar tradicionālajām veselības apdrošināšanas polisēm, standarta nelaimes gadījumiem. Motivācija ar bonusu karti varētu būt derīga jebkura vecuma cilvēkam, jo arī mūsu kolektīvā ir gan gados jaunāki cilvēki, gan arī tādi, kas jau ir pirms pensijā, un tad ir šī izvēles iespēja, kā tu tērē šo karti, un katram šīs vajadzības ir citas. Tā teikt, tāds neliels kafejnīcas princips, jā, kad ir šīs iespējas, un tad darbinieks izvēlās.